Pacientiem ar hronisku kandidozi pēc kārtējās slimības sāsinājuma tiek rekomendēta ilgstoša uzturošā vai profilaktiskā terapija, kas palīdz veselīgas maksts mikrofloras atjaunošanai un maksts iekaisumu bioterapijai. Probiotiķi ir viens no bakteriālās vaginozes ārstēšanas stūrakmeņiem, jo pēc tam, kad dakteris ir nozīmējis antibakteriālo terapiju, ir ļoti svarīgi atjaunot maksts mikrovidi. Maksts mikrovidē dzīvo ļoti labas baktērijas, laktobaktērijas, kas aizsargā mūsu organismu pret sliktajām baktērijām. Tās aktivē mūsu imūno sistēmu, traucē slikto baktēriju piesaistīšanos pie maksts vides un izdala vielas, kas nogalina šīs baktērijas un traucē to vairošanos un augšanu. Tāpēc, lai nodrošinātu maksimālu efektu pret bakteriālo vaginozi, būtu jālieto papildus arī probiotiķi. Latvijas tirgus ir plašs, taču ne visi šie medikamenti nav vienādi. Un īstenībā sievietēm ir jāprot izvēlēties to labāko, kas viņas pasargās vislabāk. Pirmkārt, kas ir jāievēro, ir tas, vai preparāts satur tik tiešām laktobaktērijas, jo ne visi preparāti satur šīs laktobaktērijas. Ja preparāts nesatur laktobaktērijas, tad sieviete iegūst tikai un vienīgi lubricējošu efektu, bet ne aizsargājošu. Otrakārt, ir ļoti svarīgi, lai preparāts būtu patentēts. Tas nozīmē, ka, ja preparāts ir patentēts, tad sieviete iegūs maksimālu labo efektu no šīm laktobaktērijām. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka laktobaktērijas maksimāli stimulēs imūno sistēmu un aizsardzību, traucēs citu baktēriju piesaisti pie maksts sieniņas un traucēs patogēno baktēriju vairošanos un attīstību maksts vidē. Un pēdējais, ko sievietes visbiežāk jautā, kādi tad preparāti ir vislabākie, tie, kurus ievada makstī, vai tos, kurus viņas var lietot orāli. Un īstenībā atbilde ir ļoti vienkārša. Ja sieviete vēlās ātru un efektīvu risinājumu, tad vislabākie ir makstī ievadāmie preparāti, jo viņi darbojās ļoti ātri, bet orālie preparāti ir jālieto ļoti ilgi, un tas ir aptuveni 1,5 mēnesi, lai sieviete sasniegtu vajadzīgo efektu. Tādēļ ekocilīns sastur ļoti daudz labas laktobaktērijas, viņas stimulē imūno sistēmu ļoti aktīvi, traucē citu baktēriju piesaistīšanos un ir vagināli lietojams. Tas nozīmē, ka viņš nodrošina ļoti ātru palīdzību un efektu. Kad parādās vaginālā kandidoze, tā sākotnēji ir jāārstē ar antibakteriāliem preparātiem, un tad ir jāatjauno maksts vide ar probiotiķiem. Taču, ja sieviete zina, ka viņai šī problēma ir bieža, tad profilaktiskie pasākumi lietojot probiotiķus ir jo īpaši svarīgi. Tie ir jāsāk lietot pirms infekcija ir attīstījusies. Īstenībā tās rekomendācijas ir tādas, ka ir vajadzīga tā saucamā pulsa terapija. Ko tas nozīmē? Ka sieviete vienreiz mēnesī, tajā brīdī, kad viņa domā, ka viņai varētu parādīties, iziet preparāta kursu. Tas nozīmē aptuveni 7 līdz 10 dienas palieto šo medikamentu. Ir svarīgi, lai jūs ne tikai izārstētos no infekcijas, bet arī profilaktiskos nolūkos atjaunot savu maksts floru. Un kā viens no ļoti labiem preparātiem, ko jūs varat lietot, ir ekocilīns.